Labvakar! Mēs Baltijas Amerikas Brīvības fondā novērtējam izglītības nozīmi kā zelta atslēdziņu uz attīstību, izaugsmi un izcilību. Un, kā jau Arnis minēja, mums tiešām gāja grūti. Bet šī gada balvu par ieguldījumu cilvēku ilgspējīgā attīstībā kategorijā par izcilu ieguldījumu izglītībā saņem Latvijas disleksijas biedrība. Un tā kā laime nav naudā, bet nauda tomēr palīdz padarīt reizēm dzīvi vienkāršāk, man aicina atgādināt, ka šai kategorijai līdz nāk arī naudas balva. Paldies. Ir labi. Labvakar, cienījumā premjeras kundze, ekscelences, dāmas un kungi, kolēģi NVO sektorā, draugi. Šis ir ārkārtīgi laimīgs mirklis man un mūsu organizācijai, un tāpēc, ka ir ļoti svarīgi vienkārši apzināties, ka cienījami, gudri cilvēki saskata vērtību un nozīmi tajā, ko mēs darām. Jo mēs, protams, pārstāvam ļoti, es atvainojos, nevaru teikt nelielas sabiedrības daļas intereses, mēs pārstāvam apmēram 10% Latvijas iedzīvotāju intereses un galvenokārt bērnu intereses. Vēlamies no sirds pateikties visiem balvas pretendentiem par dalību konkursā. Mums ir gods jūs arī apbalvot ar goda rakstu un piemiņas veltēm. Tās saņem programma Iespējama misija, biedrība jauniešu konsultācijas un Vītolu fonds. Lūdzu.